Eiropas Savienības atvesaļošanas fonda mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm ātrāk atgūties no Covid-19 pandēmijas un Krievijas kara darbības Ukrainā radītajām sekām. Eiropas Savienības līmenī dalībvalstīm atvēlētais finansējums ir 723 miljārdi eiro. Atvesaļošanas fondam Latvijā ir 6 darbības virzieni – klimats un enerģētika, digitālā transformācija, nevienlīdzības mazināšana, ekonomikas, veselības nozares un tiesiskuma stiprināšana. Tā ir iespēja mūsu uzņēmējiem, pašvaldībām un citām organizācijām iegūt papildu līdzekļus un veikt dažādus uzlabojumus, lai veidotu mūsu valsti zaļāku un digitālāku. Latvijā 6 darbības virzienos tiks īstenotas 25 reformas un 63 investīcijas, kopumā ieguldot 1,97 miljārdus eiro. Covid-19 krīze parādīja, cik nozīmīga ir stipra veselības sistēma, tādēļ šis ir viens no atvesļošanas fonda darbības virzieniem. Latvijā veselības nozarē ieguldīs 181,5 miljonus eiro, lai veicinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Latvijā par šiem līdzekļiem veiks slimnīcu infrastruktūras uzlabojumus, kas tās padarīs ērtākas un patīkamākas gan pacientiem, gan personālam, un labāk sagatavos potenciālajām nākotnes epidēmijām. Izstrādās plānu veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanai onkoloģijā un atbalstīs efektīvu cilvēku resursu pārvaldīšanu un prasmju pilnveidošanu nozarē. Seko līdzi atvesaļošanas fonda aktualitātēm Latvijā un uzzini jaunāko esfondi.lv un sociālajos tīklos.